Šis ir 5. 10:31 minūte un Radio 5 LV ēterā man ir prieks teikt, ka ir atkal ieradies kāds viesis, un šodien ar mani kopā Vladimirs Anaņins, paukošanās treneris un sporta studijas Sports Plus vadītājs. Vladimir, labrīt! Labrīt! Kā tad ir ar to paukošanos? Vai tas ir īsts sporta veids, ko man šķiet daudziem tas tāds cīņas veids un pie kam aizvēsturisks cīņas veids, un vai tad ar to var, teiksim, nodzīt lieko svaru, vai to var uztvert kā tādu sportu, kas mūsdienās ir aktuāli uzturam sevi formā? Jā, paukošana ir ļoti senām tradīcijām. Ja iesim bišķiņu vēsturē, tad paukošana pašā sākumā, teiksim, bija kā pašaizardzības līdzeklis. Nebija šaujamieroči, bija zobeņi, bija špagas, ar ko cilvēki karoja un aizsargāja sevi, bet, teiksim, kaut kā 300, 350, 400 gadu atpakaļ tā paukošana pārvērsās par sportu. Ne gluži, bet sākās aktīvā sportošana, teiksim. Un kas ir paukošana? Vēl slavens dramaturgs Moljērs ir teicis, ka paukošana ir māksla iedurt dūrienu pretiniekam, nesaņemot sev pašam. Jā, paukošana ir ļoti aktīvs sporta veids, viņš ir individuāls sporta veids. Runājot par lieko svaru, nodzīt noteikti var, tāpēc, ka jums ir pietiekami liels ekipējums uzvilkts, tas ir drošības nolūkos. Un zem tā ekipējumā, kur ir uzvilkta apakšveste, veste un elektroveste, teiksim, runājot par floretu un zobeni, tad tur sviedri nāk griežamies. Un, teiksim, pēc kaut kādām 2-3 cīņām jūs esat tā kā riktīgs pirtis iznāks. Bet tomēr tas pats varbūt pamats, ko meklē sportisti šajā sporta veidā, kas ir tas galvenais, ko var sev iemācīties un gūt? Jā, paukošana, ļoti bieži, teiksim, prasa, kas ir paukošana. Paukošana tas ir šahs, ļoti ātri, teiksim, bet ar kaut kādu boksa fizioloģiju. Vajag ātri domāt, burtisks kaut kādā sekundžu daļās vajag izdomāt, kā aizsargāt sevi, kā aizsargāt, teiksim, no dūriena, bet mēģināt tomēr apmānīt pretinieku un iedot viņu. Faktiski tāda pokera seja arī mazliet jāspēj tēlot. Jā, bet ļoti ātri. Tur nav laika domāt ilgi, tur nav tā. Tur uzreiz vajag reaģēt, tur vajag domāt un, teiksim, runājot par kā sporta veidu, kā bērniem, teiksim, viņš ļoti attīst domāšanas reakciju. Vispār domāšana, tāpēc, ka tas ir tāds, domāt vajag visu laiku 2-3 soļus uz priekšu, lai varētu, teiksim, izveidot to cīņu pareizi un gūt arī. Tad faktiski šis ir sporta veids, kas var mums palīdzēt arī dzīvē, pēc tam, tā kā varbūt gūt uzvaras ar konkurentiem dažādās darba situācijās. Jā, šitas sporta veids, teiksim, mūsu sporta veidu pārstāv, ja tā paskatīties statistiku, tā ļoti situēti, attīstīti biznesmeņi, arī politiķi ir. Dažādās, un ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, un visā pasaulē viņš ir ļoti populārs. Anglijā vispār augstskolās ir kā obligātā nodarbība. Patiešām? Jā. Tas tāpēc, ka tās aristokrātiskās saknes nāk līdzi, ja? Tieši tā. Paukošanās ir aristokrātisks sporta veids. Jā. Kādēļ tā aristokrātija, kā tas īsti izveidojas? Redziet, es vēl 90. gados vidū teicu tā, ja tu esi labs biznesmens un nopiec 600 Mercedes, un ja tu nemāki paukot, tas nozīmē, ka tu vēl neesi. Līdz galam neesi visu sasniedzis, jā. Jā, tagad cilvēki, pieņemsim, pat lieli Hollywoods zvaigznes aktieri, futbolisti, slaveni un tā tālāk, kuri beidz savu aktīvu aktieru, futbolu un boksa karjeru, viņi būvē sev privātā mājā paukošanas zāli un nodarbojas ar paukošanu. Tas ir ļoti populārs. Kā to varētu skaidrot? Viņš attīst, teiksim, tur nevajag, ne visi var skriet, ne visi var nodarboties ar cikliskiem sporta veidiem, teiksim, ne visiem patīk locītavas sāpes un tā tālāk. Paukošana tur var, teiksim, ja tu neesi aktīvs sporta veids, var saņemt baudu, zaudēt svaru un līdz ar to arī attīstīt savu smadzeņu šūnu. Bet tomēr jau diezgan smags ir tas tērps un tomēr diezgan liels slodzi arī uz kājām. Tērps nav smags. Tas ir tāds mīts. Viņš ir absolūtais mīts. Mēs ņemam no vēsturiskās paukošanas, kur tās bruņas visas, tas tiešām ir smagas.
Bet sporta paukošanā kostīms ir ļoti viegls, bet viņš ir ļoti stiprs, viņš ir taisīts no kilāra, kurš aizsargā ķermeni no kaut kādiem dūrieniem, bet ne no zilumiem. Zilumi mums tomēr visi. Zilumi paliek. Zilumi bišķiņi paliek, un katram paukotājam sevi cienošam jābūt vismaz 2-3 zilumiem uz kājas. Tā kā regulāri vajag jaunus zilumus, jo viņi jau pāriet. Tieši tā. Ja ir vairāk zilumu, tad vienkārši tas ir izdēļo paukotāju. Tas nozīmē, ka viņš tiešām ir paukoja. Norāda, ka strādā cilvēks. Jā. Bet tas tomēr norāda, ka ir dabūti tie dūrieni. Jā, bet pretinieks varbūt, kad viņš neapsver un nevar regulēt savu dūrienu spēku, un tad viņš vienkārši bišķiņ pa stipru, bet tas mēs to nejūtam. Tas jau sportā tā pienāks, tas adrenalīns sit augstu līmeni, vai ne? Un tad tu pēkšņi vairs neapzinies, ka tā ir tikai spēle un tikai sports. Un vai jūtas paukošanās laikā, ka dažkārt pilnīgi acīs iemirdzas tāds kara instinkts kaut kāds? Neteikšu, ka kara. Azarta instinkts ir. Jā, azarts ir, vēlme vinnēt ir. Un paukošana, teiksim, ir tāds sporta veids, kur var sākt trenēties no 6 gadiem un līdz bezgalībai. Praktiski ir cilvēki, kas vēl pauko 9 gadiem. Protams, tas viss notiek lēnāk. Varbūt pasīvāk, bet tas notiek. Tas pats galvenais, ka tas notiek. Jāsaka, es pat esmu pārsteigts dzirdot par 6 gadu vecumu. Man šķiet, ka tie vēl pavisam maz cilvēciņi un grūti noturēt paukošanās zobenu. Pateikšu tā, bērnus mēs uzņēmām apmēram no 6-7 gadiem. Viņiem ir speciāli mazas floretes, špagas vai zobeni. Sporta paukošana tas ir 3 ieroču veidi. Tas ir florete, visvieglākā, špaga un zobens. Viņi bišķiņi atšķirās viens no otra, bet bērniem, kad viņi atnāk paukot, viņiem ir mazāki tie ieroči nekā standarti. Ir plasmas, lai iesākumam galvenais dabūt bērnam to azartu. Un tad, kad mēs dabūnām to iekšā, tad bērns ar lielāko prieku nāk, un viņš pat var pēc tam ar kādu laiku noturēt standartu ieroci, ar kuru pauko pieaugt. Galvenais jau, lai patīk tas, ko darām. 10:42 minūtes mums precīzi rāda mūsu laikrādes studijā, un man arī ir ciemiņš Vladimirs Anaņins, un runājam par paukošanu un par to, cik tad ir asi paukošanas instrumenti, ieroči. Jā, paukošanas ieroči nav asi. Katram, teiksim, floretē un špagai ir tāda kā knopīte, elektrofiksators mēs viņu saucam. Viņš nav ass, viņš tāds plakans, lai pieskārtos pie ķermeņa vai pie tā bruņojuma, kā jūs sakat, un lai nospiežās iedegās lampiņas. Zobenam nav tādas fiksātoru, jā, viņam ir tāds izveidot no asmeņa apaļu bumbiņu, principā izdot cauri. Cik cieši ir tas tērps, kā reiz domāju, no kāda materiāla viņš neizlaiž cauri zobenu dūrienu? Viņš ir diezgan ciešs, bet viņš ir elastīgs. Viņš principā pieguļ pie jūsu ķermeņa. Viņš netraucē jums kustēties. Un pieskaroties, teiksim, pie elektrovestes, floretē vajag tikai 500 gramu, lai iededzinātu lampiņu. Špagai tas ir bišķiņ smagāks, vīrišķīgāks, kaut gan sievietes arī pauko tagad. Viņam vajag 750 grams, lai iededzinātu lampiņu. Tas tātad ir jautājums par spēku, ar kādu mēs Jā, jums dūrienām spēkam jābūt, teiksim, 750 vai floretē 500 gramu. Tad iedegās uz elektrofiksātoru lampiņu, un tad uzreiz tiesnes var konstatēt, vai jums bija taisnība vai nebija, uz kuru pusi būtu. Un ja viegli pieskarās, tad tas neskaidrs. Ja viegli, ja lampiņa neiedegās, tad diemžēl. Zobenā vienkāršāk. Zobenam vienkārši vajag turīt cirtieni, un ja jūs pieskaraties, teiksim, pie elektrovestes, kura ir viņam uz visu augšējās daļas, tad tur gan lampiņa iedegās. Viss tik moderni, viss ar lampiņām. Savādāk nevar. Mēs jau visu laiku cenšamies, arī Starptautiskā paukošanas federācija cenšas to paukošanu iztaisīt skatāmāk, lai ne tikai speciālisti saprastu, kas ir paukošana un kāpēc to piešķirt dūrienu pa labi vai pa kreisi, bet lai tas būtu masveidīgs. Un līdz ar to visu laiku ar kādu gadu attīstās. Un tagad bija spoles, kur vilkās aizmugurē it kā vadiņš, tagad taisa bez spoliem uz radio principu. Ar laiku tas būs ļoti interesanti un būs, domāju, tenis līmenī.
Faktiski arvien vairāk tiek domāts par, es nebaidīšos vārda, šovu. Tieši tā. Kā ir ar skatītājiem un atbalstītājiem? Vai es paukošu nāk daudz? Atbalstītāji ir ļoti daudz, bet pārsvarā viņi, protams, ir bērnu vecāki, speciālisti pats par saviem. Bet ir arī cilvēki, teiksim, ja mēs braucam kaut kur uz starptautiskiem sacensībām, teiksim, ir daudz cilvēku, iet reklāmu pa pilsētu, teiksim, ka ir paukošanas starptautiskās sacensības, ļoti daudz cilvēku nāk interesēties un skatīties. Tas ir varbūt neilgstoši, ja viņš atnāk, apskatās, viņš varbūt ne visu to saprot, viņam paliek garlaicīgi, viņš aiziet prom, bet viņš bija atnācis, viņš skatījās, viņš atcerās, viņš tagad zina, kas ir paukošana. Pa televizoru arī var skatīties, bet vienkārši tas nav tik skatāms. Klātienē tomēr ir. Man vispār interesē, kāds ir mūsu Latvijā līmenis paukotājiem? Es uzskatu, ka priekš Latvijas mums ir ļoti labs līmenis, priekš mazās Latvijas. Mums tomēr atlase ir maz cilvēku, maz bērni, salīdzinoši ar lielvalstīm, bet līmenis ir uzskat labs. Mums pat ir pasaules kausa etapos un Eiropas čempionātos cilvēki tiek finālos. Tas ir astotniekā, tas ir ļoti labs rādītājs priekš Latvijas. Protams, diemžēl mēs vēl nevaram pagaidām parādīt kaut kādas pirmās 3 vietas pasaules čempionātos pieaugušos un olimpiskās spēlēs, bet mēs uz to tiecamies. Nākotnes vīzijas pozitīvas. Protams. Un vispār jau Latvijai tomēr jāapzinās, ka nav tik bagātas tās saknes un tradīcijas paukošanai. Tradīcijas ir diezgan senas. Mums bija slavenības, mums bija Bruno Habārovs, 2-reiz olimpiskais čempions un 3-reiz pasaules čempions un ļoti liela laba vēsture mums ir paukošanas, teiksim, arī. Es gribēju teikt, salīdzinājumā ar Angliju vai ne, bet. Nevaram mēs tā gluži sevi salīdzināt ar tādām lielvalstīm, bet, mēs neesam. Nemaz tādi maziņie neesam. Nē, mēs tomēr kožam arī kādreiz. Cik patīkami to apzināties. Un tad popularitāte kāds ir novērojams, vai ar gadiem aug, vai tur ir kaut kāda viļņveidība novērojama? Protams, tas ir. Teiksim, aug. Pamazām aug, jā. Bet ir kaut kāda sporta veida, kas atņem varbūt tieši paukotājiem vietas. Nē, tā mēs ne. Nav kāds konkurents sporta veids, kas būtu līdzīgs. Pārsvarā ir tā, ka bērns izgājis jau nesik sporta veids, tur komandas sporta veids, cīņas sporta veids, un viņš atnāk uz paukošanu. Teiksim, kā pēdējo punktu. Kur paukošana vēl Latvijā ir piecīņā, bet mēs neesam konkurenti, mēs tieši esam kolēģi. Ja? Mēs cieši sadarbojamies ar piecīniekiem un tur nav nekāds konkurents. Faktiski šis arī ir sporta veids, kas trenē tevi individuāli. Tad jāizvēlas būt tiem, kuriem varbūt šķiet, ka neizdodas tā sadarbība sporta spēlēs. Tieši tā. Bērns, teiksim, vai cilvēks sevi mēģinājis komandā viņu tur varbūt noniecina un tā tālāk, viņš nevar sevi izrādīt, viņš nav tik liela personība. Varbūt viņš augumā ir fiziski mazāks. Tas nav no svara, tas atkarīgs no cilvēka rakstura. Ja viņš ir klusāks un mierīgāks, un viņš atnāk uz paukošanu, viņš sevi attīst. Viņš kā individualists, viņš sev var parādīt, un tur viņam tas viss, viņu dotības attīstās un parādās uz labo. Ja viņam, protams, tas ir. Faktiski vecāki ir tādi labi vērotāji, kuri varētu arī izvērtēt, ka manam bērnam tiešām vajadzētu pastrādāt pašam ar skolotāju, nevis cīnīties tajā komandā, kur nekad netiek pie bumbas gal galā. Jā, vecākiem ir liela loma, viņiem vajadzētu novirzīt to bērnu pareizajā virzienā, teiksim, vai komandu un tā tālāk. Un tad, kad viņš ievirz, un ja viņš tiešām bērnam patīk, tad jau mūsu treneru darbs ir viņu noturēt un aizvilkt viņu līdz tam pasaules čempionātam. Dabūt to āķi lūpā, vai ne? 10:52 minūtes mēs runājam šeit ar Vladimiru par paukošanu. Un kas tad ir tas svarīgākais arī stājā? Man interesē, mēs pat izmēģinājām pat soli, kāds ir paukošanai pamatā. Jā, paukošanā ir speciāla cīņas stāja, kur mēs sēžam uz tādām pussaliktām kājām, 90 grādu leņķī starp pēdām, nosēžamies bišķiņu zemāk un mums jājūtās tā kā atspērēm, tā kā kaķiem, tā, lai mēs varētu taisīt kustību uz priekšu un atpakaļ momentāli, teiksim, reaģējot uz kaut kādu pretkustību no pretinieka. Protams, to vajag redzēt dabā.
Ja kādam interesē, pieņemsim, paukošanu, viņš var atnākt pie mums sākumā uz klubu, tas ir Blaumaņa ielā 5A, Studija Sports Plus, apskatoties internetu mājaslapā www.sportsplus.lv. Laikus, kad notiek paukošana, jūs varat atnākt, sarunāt ar treneri, ar mani, vēl viens treneris pie mums strādā, mēs jums varam parādīt, inventārs mums sākumam ir. Jūs varat iepazīties, atvest savus, varbūt, brāļus, māsas, bērnus. Atvest savu tēti līdzi. Arī tēti var atvest, jā, mēs nevienu nedzinām prom, visiem mēs parādām, mēs visiem neatsakam, daudz ļoti paliek pie mums. Latvijā vispār ir daudz vietas, kur ar paukošanu nodarboties? Latvijā ir 2 vietas, tas ir Rīga un Daugavpils. Daugavpilī ļoti liels špagas centrs, tur arī nāk diezgan liels slavenības, kas piedalījās olimpiādēs, bet personālajās neiesaistīsimies. Rīgā ir visi sporta veidi, paukošanas veidi, tas ir špaga, zobens un florete. Mūsu klubā konkrēti mēs kultivējam floreti un špagu, bet pamats visiem ir florete, tik un tā visi sāk trenēties ar floreti, pēc ka viņi ir vieglāk, līdz ar to mēs sākam ar floreti, un pēc tam, ja cilvēkam gribās, tad viņš var pāriet uz citu paukošanas veidu. Tad faktiski jebkurš interesants var nākt un izmēģināt, vai man uz to ir ķēriens. Jā. Bet tomēr ne katru ilgstoši paturi ir vajadzīgs iziet atlasi, ja? Jā, protams, bērni atnāk daudz, bet mēs, teiksim, veidojam atlasi, kurš perspektīvāks, kurš talantīgāks, un, teiksim, ja bērnam ir kaut kādas tiešām dotības, tad mēs viņu, tā vulgāri teikt, velkam augšā, velkam jau uz sportskolām un tā tālāk, tāpēc, ka, principā mums Latvijā ir sistēma tāda, sāk Eiropas sistēma. Privātie klubi, un pēc tam no privātiem klubiem labāk jāaiziet jau uz valsts sportskolu, un tad jau tur ir jau augstākas klases, teiksim, sagatavotība, un mēs tur braukājam ļoti bieži uz starptautiskiem mačiem, uz Poliju, Vāciju, Ungāriju. Tas jau pirmajā gadā? Varbūt, ja bērns sev parāda jau, ka viņš jau noķēris to āķīt lūpā, kā jau sakat, jā, tad mēs jau varam aizvest viņu, lai viņam būtu, jo vairāk sacensības, jo lielāka attīstība, jo lielāka pieredze, un tas tikai dot plusu jebkuram. Kā skaita paukošanas sasniegumus? Teiksim, karatē skaidrs, mums ir josta, sākam ar balto jostu, un tad visi tiecās uz nereāli sasniedzamo melno, ja? Bet kā tad ir... Paukošanā, teiksim, bērnu līmenī tas ir viens, tur bērnu līmenī vienkārši mēs attīstamies, mēs trenējamies, bet, ja mēs pārējām uz kaut kādiem kadetiem, no kadetu vecuma sākās Eiropas kvalifikācija arī pasaulē. Kadetu vecums ir kāds? Kadetu vecums, tas ir, man liekas, ka 12 gadi, 11-12 gadi, un tad sākās jau Eiropas un pasaules kvalifikācija, kur ir reitingi, tāpat kā tenisā, un tad viņš ieņem reitingus, un no tā var piedalīties pasaules kausa etapos, un līdz ar to labāk izlozi arī pasaules čempionātā un tā tālāk. Tad ir, kur tiekties. Klausītājs jautā arī, kādas ir paukošanas izmaksas? Ļoti praktisks jautājums, bet es domāju, daudzus interesē. Izmaksas ir ļoti demokrātisks. Bērniem, teiksim, ieskaitot paukošanas inventāru un aparatūru, maksā 8 eiro nodarbību. Mēs, teiksim, pārdodam abonements 8 reizēm, vai 6 eiro. 48 eiro maksā abonements uz paukošanu bērniem. Tas ir 2 reizes nedēļā. 2 reizes nedēļā arī ir tāds optimāls, lai pagūtu kaut ko. Sākumam pilnīgi pietiekoši. Teiksim, ja bērns notrenējās 1 gadu 2 reizes nedēļā, un ja viņš nepazūd un nesāk slinkot, tad mēs viņu pārliekam uz citu grupu, kur jau ir 3, 4 un 5 reizes nedēļā, kur jau ir lielāka. 5 reizes nedēļā, tas jau ir profesionālo sportu jau, kas jā, bet redziet, ir sparing treniņi, bet paukošana, diemžēl, nevar apieties bez individuāliem treniņiem ar treneri. Tad ir individuālā, mēs viņu individuālu stundu saucam, ja? Tad bērns nāk pie maniem, es uzvelku speciālo treneru vesti, un viņš dur mani, mēs staigājam pusstundu 45 minūtes, pat varbūt stundu, un viņš dur, taisa paņēmiens, mācās un pilnveido savu tehniku, taktiku, mēs tur visu to aprunājam, un tas bez individuāliem nekas neiet. Un kas ir sparing treniņi? Sparing treniņi, tad, kad divi bērni viens pret otru pauko, vai brīvās cīņas, mēs viņus saucam, vai uz rezultātu.
taisam kaut kāds cīņu prakses uz protokolu, uz rezultātu. Kāds ir novērojams, ko vairāk gaida tie jaunieši viens pret otru vai pret treneri pacīnīties? Jūs ziniet, ir bērni kategorija, kas mēģina izvairīties no individuālām stundām tikai tāpēc, ka tas ir fiziski un emocionāli grūtāk. Lielāks slodzi. Jā, un grib tikai paukot savā starpā un bišķiņ patrakot un tā tālāk. Bet ir arī tie, kas mērķtiecīgi iet uz kaut kādu rezultātu, jau ir tādi bērni. Viņi prasa pieiet pie trenera, kad tu man dos individuālo stundu. Jo uzreiz ir konkrētāki norādījumi, konkrētāks, precīzāks piezīmes. Un viņš uzreiz pats bērns jūt pēc individuālās stundas, ka viņam uzreiz tas līmenis aug, un viņš var jau vinnēt to vakardienas pretinieku, kas viņu vinnēja. Saprotiet, viņam uzreiz ir stimulācija. Man ļoti interesē jautājums, vai tie zilumi jums uz rokas ir pārsvarā no audzēkņiem? Jā. Tad jau sanāk, ka tie audzēkņi ir gana veikli un tiešām arī spēj trāpīt. Kādreiz viņš nevar trāpīt man vēderā, viņš tur iet trāp rokā vai kājā. Vai Bet ir kāds aizliegtās zonas, kur nedrīkstētu durt? Tam aizliegtām zonām ir speciāli plasmas aizsargi. Tā ka nekas traks nenotiek. Nekas traks nenotiek, jā. Ko mums ir, diemžēl, pamazām jāsāk atvadīties. Vai ir kas tāds vēl, kas varētu pamudināt klausītāju, kam šķiet, ka ir interesanti un varbūt varētu pamēģināt, bet tomēr tā kā šaubas vēl? Nevajag šaubīties, vajag nākt uz Blaumaņa ielu 5A, prasīt treneru Vladimiru, un tad es jums visu izskaidrošu, parādīšu, un tad mēs varam turpināt tālāk sadarbību un tā tālāk. Skaidra lieta, ko tad runāt, vajag vienkārši pamēģināt, un tad jau sapratīs, vai tā ir tava lieta vai nav, vai ne? Ļoti interesanti par paukošanos parunāt, par paukošanu parunāt. Pulkstenis ir nepielūdzams un ir precīzi 11. Vladimīra, paldies. Es ticu, ka daudz klausītāju šodien aizdomāsies, varbūt jaunajā skolas sezonā varētu būt vērts uzsākt tieši šo sporta veidu. Gaidu jūs pie sevis, Blaumaņa iela 5A. Paldies, tev liels diena tā. Tu klausies 5 LV.